Šodien par dzīves vērtību. Mums ikvienam ir kaut kāds, mūsdienās lieto vārdu dzīves kvalitāte. Esat dzirdējuši, ja? Standarta dzīves kvalitāte, vēl kaut kas. Un tad ir arī tādi cilvēki, kuri tā kā pilnībā pagriež visai dzīvē muguru un metās sekot Jēzum Kristum, ja viņi saka, ka seko Jēzum Kristum. Un ir tāda nopietna raksturvieta par to, kas tad ir patiesās dzīves vērtības, uz ko vajag tiekties un ko tas nozīmē, kā uz to vajag tiekties. Lūkas evaņģēlijā 9. nodaļa no 23 līdz 26. Lūkas evaņģēlijā 9. nodaļa no 23 līdz 26. Halleluja. Dievs ir labs, vai ne? Lūkas evaņģēlijā 9. nodaļa no 23 līdz 26. Un viņš sacīja uz visiem, ja kāds grib man sekot, tad tāds, lai aizliedz sevi ikdienas un ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ. Jo kas savu dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs, bet kas savu dzīvību manas dēļ zaudēs, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam līdz, ka viņš iemanto visu pasauli un pats sevi pazaudē un samaitā. Jo kas kaunas manis un manu vārdu dēļ, tā pašu dēļ kaunēsies cilvēka dēls, kad viņš nāk savā un savu tēva un svēto eņģeļu godībā. Sarežģīta raksturvieta. Tur ir runāts arī citās paralēlās raksturvietās runāts par ģimeni, par attieksmi vispār pret cilvēkiem. Un tad tur ir viena daļa cilvēka, kas mūžīgi attaisno savu nevēlēšanos kaut kādā veidā. Parūpēties par ģimeni, saka, viss man jāiet Dievu darbā un jūs tur paši audziet kā gribat, debes tēvs tiks galā. Ja? Tie ir cilvēki, kas ir bijuši, saka, atstāja savus bērnus Dievu gādībā, ja? Un tie bērni pēc tam aiziet pavisam skābā dzīvē un tā tālāk. Bet tas, kas šeit ir rakstīts, ir rakstīts par liecību, par cilvēka dzīves prioritātēm. Un pirmā lieta, kas šeit parādās, ir Jēzus Krusts. Pirmā lieta, kas šeit parādās, ir Jēzus Krusts. Un paskatieties, Jāņa evaņģēlijā, 6. nodaļa, 38. 40. pants. Jāņa evaņģēlijā, 6. nodaļa, 38. un 40. Es vispār jums ilasīšu vēl divas raksturvietas, paralēli tam, ko es lasīju, un tur diezgan daudz teksta. Es ceru, ka jūs, tas it kā nav pēc sludināšanas standartiem, bet jūs jau esat gudri un spējīgi uztvert pareizi. Jā, es tā ceru, es paļaujos, ka jūs spējat uztvert. 38. pāns, Jāņa 6:38, Jēzus saka, jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Bet tā ir mana sūtītāja griba, lai no visa, ko viņš man devis, es nenieka nezaudētu, bet to celt augšā pastarā dienā. Jēzus Kristus saka, mana sūtība, mans krusts ir tāpēc, ka ir vajadzīga glābšana. Amen? Tas nav tāpēc, ka man ir jāizpilda kaut kādas savas ambīcijas, bet cilvēkiem ir jābūt glābtiem. Un tāpēc, kad es runāju par Jēzus krustu, tavs krusts ir Dieva griba tavai dzīvei. Tavs krusts ir Dieva griba tavai dzīvei. Un cilvēkiem, lai arī cik tas būtu dīvaini, nākās grūti pieņemt Dieva gribu savai dzīvei. Jo mums vairāk vai mazāk ir plāni dzīvei, mērķi, amen? Jums nav ne plāni, ne mērķi? Tad jums ir problēmas. Normāli cilvēkiem ir plāni un mērķi, pareizi, ja? Amen? Kaut kādi plāni un mērķi, ja? Ja jūs esat jauns puika, vēl neprecējies, jūs domājat, vienu dienu apprecēšos, un citi domā, un būšu bagāts, un būšu baņķieris, un vēl kaut kas. Pareizi, ja? Tā ir, ja? Meitenes domā līdzīgi, viņas domā, es apprecēšos vienu dienu, mans vīrs būs baņķieris, un būs bagāts, un man nevajadzēs strādāt. Ja? Ir kaut kādas domas, ir kaut kādi plāni, cilvēkiem ir kaut kas. Dievs ienāk iekšā šajos plānos, jo bieži vien mēs sākam plānot un neiesaistam tajā izpratnē Dievu un vispār Dieva ceļu. Neiesaistam Dievu un Dieva ceļu. Un paņemt Jēzus krustu nozīmē aizliegt sevi un sekot viņam. Amen? Aizliegt sevi un sekot viņam. Tāpēc Jēzus krusts ir burtiski. Jēzus krusts nozīmē, ka viņš nomira par mums un izpildīja tēva gribu. Viņš saka, es atnācu darīt to, ko grib mans tēvs. Tāpēc pārliekot uz mūsu cilvēcīgo, tas nozīmē, ka es, ja gribu nest krustu, man ir jāsako Jēzum Kristum. Man jādara tas, ko grib kungs Jēzus Kristus. Amen? Tas, ko grib kungs Jēzus Kristus. Diemžēl arī ticīgi cilvēki bieži vien meklē savas ambīcijas.
Mēs reizēm gadās, ka mācītāji apspriež citus mācītājus. Bet es apspriedu ar bīskapu, tāpēc tas tā bija godīgi. Un es bīskapam teicu, viņam nav nekādas autoritātes, atceries? Bet tiek darīts daudz, kas, lai šo autoritāti iegūtu, autoritātes nav. Kāpēc nav? Tāpēc, ka tas nav Dieva ceļš. Tajā brīdī, kad cilvēks sāk darīt to, ko Kristus ir paredzējis, tam līdz nāk autoritāte un ietekme. Vienmēr nāk līdz autoritāte un ietekme. Un cilvēki mēģina visādos veidos. Man bija necik sen saruna ar cilvēku, kurš man izstāstīja par to, cik citi ir slikti, bet, lai labāk noskaņot mani pret sevi, viņš arī izstāstīja, cik es esmu izcils. Tas ir labākais veids, kā aiztaisīt manu vēlēšanos vispār cilvēkam palīdzēt. Es, protams, arī atslēdzos un tā arī atslēdzos un visu vairāk nepiedalījos glābšanas operācijā, jo tev ir jāsāk beidzot, es esmu saticies ar cilvēkiem, nevienā draudzē neiet, bet viņi ir tik garīgi, ka tikai arceņģelis Gabriels ar viņiem var parunāt. Un arī tad, ja viņam ir pilnvars no Jēzus Kristus personīgi. Viņi neiet kunga ceļu, viņi iet savos ceļos un saka, ka viņi nes krustu un seko Jēzum Kristum. Nest krustu nozīmē savu gribu pakļaut Dieva gribai. Amen. Jo Dievam ir plāns un mērķis tavai dzīvē, un tie nav tukši vārdi. Amen. Dievs ir kaut ko paredzējis. Amen. Un ja arī runājot par banķieriem, un ja Dievs beidzot ir Latvijai paredzējis Latvijas banķieri, kuram interesē Latvijas valsts, starp citu, un kurš ir gatavs cīnīties ar starptautiskām plēsoņām un darīt kaut ko Latvijas valsts labā, un ja tas esi tu, tad tas ir Dieva prāts tavai dzīvē. Nopietni. Un tad tu nečīkstēsi, zviedri mani apēdīs, ēdīs, bet neapēdīs, ja tas būs Dieva prāts tavai dzīvē. Amen. Amen. Ja? Un tad tu nesēdēsi, kā sēdēja mūsu premjerministra televīzijā, kad viens teica, es darīšu tā, un tie divi vecie iņirdzi, Zviedrijas premjers tev tūlīt izsauks pie sevis. Es domāju, to vārdu nedrīkst teikt, ko es domāju. Kādām tiesībām? Bet ja debes tēvs ir paredzējis, tu varēsi to izturēt un izdarīsi. Bet tajā brīdī, kad cilvēks mēģina iet savu ceļu, tur nenāk līdz Dieva svētība. Tur nenāk līdz Dieva svētība. Jo mēs cilvēki, kad mēs neesam nomodā, mūs vada acukārība, miesaskārība un dzīves lepnība. Amen. Vēlns piemet klāt veco dabu un mēs skatāmies. Un izskatās labi, pareizi. Pareizi izskatās labi. Es sēžu pie galda, dzeru mierīgi kafiju, es esmu pilnīgi mierīgs, es esmu nomierinājies, es skatos uz baznīcas torni, es sapņoju par debesu lietām un negaidot pa lielo ielu brauc balts. Un visa mana garīgums uzreiz nolaižās lejā, es uzlieku brīles, lai labāk saskatītu. Porsche Panamera, skaistulis. Un galvenais, viņš iznāk lētāk nekā bieži vien Audi A7, kas nav tik skaists un nav tik lecīgs. Jo tā strādā manas acis, pareizi. Ja? Mēs ar manu svēto brāli, jāatzīstās, tad mēs vēl bijām pagāni, ņemam kārtējo reizi līkumu pie Jelgavas dzelzceļa stacijas. Kāds zina, ka tur vairāk līkumu nevar izņemt. Tur tāds smuks līkums bija. Ņemam kārtīgu līkumu, es to esmu stāstījis, un no vilciena parasti sanāk vesels bars cilvēku, viņi tur stāvēja pieturā. Malā bija pietura kādreiz, kāds vēl atcerās? Te neviena Jelgavnieku vairs nav. Kas ir? Ņemam līkumu, lidojam ar tēva žiguli, tā 35 km/h. Parasti jau tur brauc tā uz riepas vilpošanas robežu, tā, jo tas bija labi. Lidojam, un es palidojam garām pieturā, es viņam prastu pamanīju, viņš saka, es pamanīju. Un aizbraucam tālāk. Ko mēs abi pamanījām? Visā barā stāvēja viena acīm redzami pamanāma sieviete. Atšķirās no pārējām. Vesels vilciens stāv. Tā strādā acukārība, miesaskārība un dzīves lepnība. Pareizi. Un galvenais mēs abi pamanījām. Nesarunājot. Tas notiek automātiski. Amen. Ja tu esi Dieva bērns, tu sāc dzīvot Dievam, nest Kristus krustu nozīmē, ka tu vairs nedzīvo tam, ko rāda acis, ko ausis, ko tava lepnība liek. Tu dzīvo tam, ko Dievs no tevis sagaida. Amen. Un tad, kad tu dzīvo tam, ko Dievs no tevis sagaida, vai tas ir baņķieris, vai tas ir valsts vīrs, vai tas ir Jelgavas ielu uzkopējs, vai tu esi tas, kas pieskata no slīkšanas Jelgavas pīckotājs.
Šogad viņi super izskatās. Blakus ūdens un viņš sēž uz ledus. Es redzējuši? Aiziet apstīties. Fenomenāli drosmīgi veči. Viņi copē, viņiem patīk. Viss kārtībā. Vai tu esi viņu glābējis? Es nezinu, bet tu dari to, ko Dievs no tevis sagaida. Tajā vietā, ko Dievs sagaida. Pretējā gadījumā tu krustu nenes. Dzirdi mani? Pretējā gadījumā tu krustu nenes, jo krusts nozīmē, ka tu esi nomiris sev un dzīvo tam kungam. Amen? Tāpēc ir cilvēki, kuriem Dievs saka, mīlīt, tev ir jāmaina tavs dzīves ceļš, es gribu, lai tu nāc kalpošanā, lai tu man kļūst par mācītāju vai par vēl kaut ko. Viņš pastum malā lietas, kas viņam likās svarīgas, un viņš sāk dzīvot Dievam. Amen. Jo viņš ir uzņēmies savu krustu un seko kungam Jēzum Kristum. Amen. Agri, kas notiek ar tiem, kas negrib savu krustu ņemt? Debes Tēvs ir žēlsirdīgs. Viņš jums uzšauj pa nierēm, aisit elpu, un jūs... Viņš saka, gribi elpot. Re, kur tajā ceļā ir elpa. Gudrie saka, piedod, kungs. Ne, kungs maigi aisit elpu. Viņš saka, un tu sāc sekot viņa ceļā un atnāk svētība. Spītīgie saka, un iet savā ceļā. Ko debes Tēvs dara? Viņš paiet malā un ļauj tev iet. Kas būs pa ceļam? Tu zaudēsi savu elpu vienalga. Krieviem ir tāds labs vārds vidahнулся. Nav vairs dzīvības, nav elpas. Tāpēc patiesais dzīvības ceļš ir tad, kad tu ļauj Dievam uzlikt burtiski savu nospiedumu, savu krustu uz tavas dzīves, kad tu esi pie Kristus pienācis un saka, kungs, es gribu darīt to, ko tu vēlies. Amen? Es gribu darīt to, ko tu vēlies. Jēzus Kristus krusts arī nozīmē vēl kaut ko. Ka es savā glābšanā nepaļaujos uz saviem sasniegumiem, bet uz Jēzu Kristu. Amen? Un tas ir svarīgi, jo kamēr es paļaujos uz sevi, es nekad neesmu nomiris īsti sev. Vēl viena raksturvieta, ko es jums gribēju izlasīt. Garš teksts. Miris sev un pasaulē un dzīvo Dievam. Miris sev un pasaulē un dzīvo Dievam. Patiesībā mums ar brāli vajadzēja tā, ja mēs būtu garīgi un svēti, braucam garām Pieturai, es tiem prasu, tu pamanīji, viņš saka, neko neredzēju. Es būtu teicis, es arī neko neredzēju. Filipiešiem 3. nodaļa no 4. līdz 11. pantam. Filipiešiem, halleluja, Dievs ir labs tauta. Filipiešiem 3. nodaļa no 4. līdz 11. pantam. Man tas acu nervs, bendē nervus. Ja jums kādam, ja tas bija pareizi no tā kunga, tad jūs man pēc dievkalpojuma atnāciet kāds pasakiet, jā, lai es, vai tā kā man citi dara atsūta Facebookā uzrakstu, paldies mācītāji, debes Tēvs dziedināja. Es gribētu zināt, jo man tur nav īsti skaidrības. Es nedzirdu balsi no debesīm, man nerunā viens mikrofonā. Es runāju to, ko es sajūtu savā sirdī, un man nav īsti vienmēr pārliecības, vai es esmu pareizi rīkojies. Ja? Labi? Un tad es tā ļodzos un mocos un nevaru saprast, bet es gribu saprast, vai es esmu pareizi vai nepareizi rīkojies. Jūs man dodiet ziņu. Filipiešiem 3. nodaļa. Filipiešiem 3. Kur ir Filipieši? Jums ir uz ekrāna. Kungs, debes Tēvs, jums ir ātrāk nekā man. Filipiešiem 3. nodaļa, skaties, lasīšu no 4. panta, lasīšu. Apostuls Pāvils saka, lai gan es varētu arī uzticēties miesai, burtiski tam, ko es esmu sasniedzis. Ja kāds cits domā uzticēties miesai, es to varētu vēl vairāk. 8 dienu vecumā apgraizīts, no Izraēla tautas, Benjamīna cilts, ebrejs no ebrejiem, bauslības lietās farizejs, savā dedzībā draudzes vajātājs, taisnībā, ko bauslība paredz, nevainojams. Viņš saka, es varētu uz saviem sasniegumiem pateikt, es esmu labs cilvēks. Es esmu riktīgi reliģijos cilvēks. Lieldienās esmu baznīcā, Ziemassvētkos esmu baznīcā, baznīcas nodokli nomaksāju, ar kaimiņu nelamājos, sunim iespēru tikai vienu reizi un dodu nabagiem dāvanas. Tas, ko viņš saka, ar mani visi kārtībā, mani mamma nokristīja, papus piekristīja un es esmu absolūti nosvētīts. Bet, kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Kāpēc zaudējums? Jo tad, kad tu paļaujies uz sevi, tu nevari sevi izglābt. Te mēs arī, ko es lasīju rakstu vietu, ka es nevaru pats sevi izglābt. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es to visu esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu. Redz, kur parādās attieksme. Tas, kas ir miris sev. Krusts nozīmē, ka tu atstum malā savus sasniegumus. Kāpēc tas ir svarīgi? Jēzus Kristus, skaties, kā par viņu rakstīts, Dieva veidā būdams,
Viņš sevi ko? Iztukšoja. Tā rakstīts Bībelē. Viņš sevi iztukšoja. Viņš nevis teica, es esmu kungs un es nemiršu par citiem, es nemaksāšu par viņiem, bet viņš sevi iztukšoja un pieņēma cilvēka veidu, kalpa veidu. Tā rakstīts Bībelē. Un kalpa veidā būdams viņš pazemojās un bija paklausīgs līdz krusta nāvei. Tā rakstīts Bībelē. Tāpēc apostols Pāvils saka, viņš saka, man arī bija sasniegumi. Man arī bija ordeņi. Es varēju lepoties ar to, kas es esmu, kurus esmu bijis, ko ar mani izdarīja. Bet es to uzskatīju par mēsliem, jo man vajadzēja Kristu. Jo man vajadzēja Kristu. Lūk, ko nozīmē nomirt sev. Man vajag Kristu. Jo Kristus atdeva savu dzīvību par mani. Amen? Viņš iztukšoja sevi, pieņēma kalpa veidu un kalpa veidā būdams pazemojās līdz krusta nāvei. Amen? Jēzus saka, mācieties no manis, esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Amen? Lūk, ko nozīmē mirst sev un pasaulē un dzīvo Dievam. Aizmirstams to, kas aiz muguras. Es dzenos pakaļ Jēzum Kristum. Amen? Skaties. Un atrastos viņā. Negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības. Taisnību no Dieva uz ticības pamata, lai atzītu viņu un viņa augšām celšanās spēku un viņa ciešanu sadraudzību. Tā es pielīdzinos viņa nāvei. Redzat? Jēzus saka, ja gribi man sekot, ņem savu krustu un seko man. Pāvils saka, lūk, kā es viņam pielīdzinos nāvei. To, kas bija mans ieguvums, ar ko es varēju lepoties, es pastūmu malā, jo man vajadzēja Kristu. Es dzīvoju viņam. Viņš ir tas, kādēļ es dzīvoju. Viņš ir tas, kam es kalpoju. Un tas nav vienkārši tā, aizpamatīšu darbu un tagad sēdēšu klosterī un kalpošu Dievam. Kalpo Dievam savā darbā. Kas tev liedz? Kas tev liedz kalpot Dievam tavā darbā? Viņiem gaismu nevajag? Manā zavodā ir elektriskais apgaismojums, viņiem gaismu nevajag. Elektriskais apgaismojums nevienu uz debesīm neved. Dziļa atklāsme, pareizi. Viņiem vajag gaismu, kas ir tevī. Āmen. Viņiem vajag redzēt dzīvo Kristu, kad es nomiris līdz ar Kristu un dzīvo Dievam. Cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Lūk, ko nozīmē Jēzus krusts. Jēzus krusts, tavs krusts ir Dieva griba tavai dzīvei. Tā es viņu arī formulēju. Tad, kad tu esi pieņēmis Dieva gribu savai dzīvei, tu esi izdarījis tā kā Kristus. Viņš pieņēma Tēva gribu savai dzīvei. Viņš savus sasniegumus atstāja debesīs, lai varētu pieņemt kalpa veidu un kalpot cilvēcei. Amen. Jūs nevarat kalpot cilvēcei uz Golgātas krustu, jo tur jau kalpo Jēzus Kristus un jūs neesat Dieva bērns. Jums nav tur jāmirst fiziski, kā viņš to izdarīja. Bet nomirt sev nozīmē, ka tu pieņem Dieva gribu savai dzīvei un tur, kur Dievs tevi liek, tu kalpo viņam ar to dāvanu, ko viņš tev devis. Āmen. Āmen. Tu sagaidi vadību no tā kunga un seko viņam, neplātīdamies ar saviem sasniegumiem. Otrā lieta, kas šajā raksturvietā ir, ko mēs lasījām, es to nosaucu neērtais Kristus. Neērtais Kristus. Tad, kad tu sāc sekot Jēzum Kristum, tas nozīmē, ka tu ej kopā ar viņu. Un Jēzus ir neērts. Kā tur pa vīru teica, kā čemodāns bez roktura. Žēl pamest, bet grūti panest. Ja? Jēzus ir neērts. Un bieži vien ir vienkāršāk piemirst par viņu. It kā viņa nav. Ja? Jo, ko es te atkal, ja? Ko es te atkal tēlošu svēto vai vēl kaut ko, vai vēl kaut kādā veidā? Apostols Pāvils saka, es nekaunos Kristus evaņģēlija. Skatieties 26. pantā, kuras jums lasīja Lūkas evaņģēlijā. Jo kas kaunas manis un manu vārdu dēļ? Kas kaunas manis un manu vārdu dēļ? Tā paša dēļ kaunēsies cilvēka dēls, kas viņš nāks savā un savu tēvu un svēto eņģeļa godībā. Kāpēc tu nedzer baptists? Nē, es šodien negribu. Tu visu laiku dzērs ar saviem draugiem kopā, negaidot pārtraukt dzert. Ko, baptists? Ļaunākais sitiens veciem ir. Sieva neļauj! Pēc tāda visi dzer, pat tie, kas nemūžam nav dzēruši. Viņam jāpierāda, ka sieva, viņš ir stiprāks par sievu. Tas ir galīgi stulbi, es zinu, bet tādi veči ir, ja viņam saka, sieva neļauj, ja? Tad viss tad cauri, tad viss uzreiz. Nē,
Jēzus teica neapreibināties ar vīnu. Nu, tagad viņa uz tevi skatās kā uz pilnīgi idiotu. Ja sieva neļauj viņu vēl saprast, jo viņi katrs pats ir dabūjuši zilu aci no sievas jau, ja? Un plātās jau viņi tikai tavā priekšā. Mājās, kad viņi aiziet, tad viņi uzreiz Veči mani piespieda. Jā, veči tā parasti dara. Barā lecīgi mājās tur no sievas raustās. Ja var ar pannu dabūt, vēl kaut ko visādi gadās. Nē, es nedzeru, jo es ticu Dievam, un mans Dievs negrib, lai es būtu pilnā. Un tad, kad tev ir kauns to pateikt, tu esi kaunējies viņa un viņa vārdu. Kāpēc tu vairāk nesmēķē? Doktors teica, nav veselīgi, baidos no vēža. Es nesmēķēju tāpēc, ka Jēzus teica, viss man ir atļauts, ne viss man der, un nekas man nedrīkst kalpināt. Cigaretes ir atkarība, tāpēc es viņas nelietoju. Nē, es ar jums tā skarbāk izsakos. Jūs varat cilvēkam laipni pateikt, vai mīļais, Jēzus man atņēma pēdējo paciņu. Un viņš saka, tas Jēzus gan ir pīpētājs. Viņš saka, no, viņš arī atmet jau sen. Kā uzkāp uz krusta atmet. Vēl nesācis. Lūk, ko nozīmē neērtais Kristus. Kur tu svētdienā ej ar ģimeni pastaigāties? Fiks mašīnā, lai neiznies. Kaimiņi skatās. Nē, tev nav jāiet ārā pa durvīm ar plakātu. Jēzus dzīvs uz baznīcu. Krusts, visa ģimene, aleluja, nociet pie durvīm, lai visi pagāni zina, ja? Kā es aizēju uz baznīcu. Bet ja tu sāc slēpties, Kristus ir neērts. Ir vieglāk, ka neviens nezin, ka tu esi ticīgs. Ja viņi sāk uzdot dīvains jautājums, viņi reizēm smējās par tevi. Ja es teicu, ja tu kaunēsies no manis, es no tevis kaunēšos. Ir viena vieta, kur tu gribēsi publisku atzinību no Jēzus Kristus. Debesīs. Tu stāvēsi viņu priekšā, un viņu priekšā stāvēsi cilvēki. Un tu gribēsi, lai viņš publiski paskatās tev un saka, ieej man tēva godībā. Ieej man tēva godībā. Tu negribēsi būt starp tiem, starp kuriem viņš saka, es jūs nepazīstu. Jo viņi stāstīs, mēģinās iestāstīt. Jēzus viņiem pateiks, vajadzēja stāstīt, kad bijāt uz zemes. Vajadzēja stāstīt, kad bijāt uz zemes. Runājot par neērto Kristu. Tas gan nav evaņģēlija liecināšana, bet tā jums atslodzēja. Man vēl viens punkts palicis. Vienu gadu jaunieši izlēma man kā mācītājiem savākt Ziemassvētku dāvanu. Tas bija sen. Un viņi vāca kā jaunieši. Un jaunieši tajā laikam nebija tik turīgi kā mūsdienās un savāca sīcenē. Jauniešu vadītāji man iesēja tādā maisiņā un iedeva tādu, ka 30 laši bija pat, ja? Padaudz bija. Un es braucu kaut kur uz to virzienu, kur ir Siguldā tāds veikals Globus, mēs tur piestājām, tur labi ierīcības, bulciņas kaut kāds pērkam. Un es skatos, man jānopērk man laikrakstīņš, vai ko es tur pirku, tāds kioskiņš pie durvīm. Un tā nauda jāiztērē pareizi. Un es tai tantei to naudu, un skaitu to sīceni. Viņa tā uz mani apstās un saka, nu gan jāsaka, kā pie baznīcas būtu stāvējis. Es viņai saku, jūs droši vien negribēsiet zināt, kur es strādāju. Viņa, Es saku, es esmu mācītājs. Jums vajadzēja redzēt viņas seju. Es biju kaut kas. Tas bija sen, es vēl tagad atceros. Tas bija pārīgams pārdzīvojums, saprot? Kā pie baznīcas stāvēs. Tas varbūt ir joks, bet tev visu laiku dzīvē pienāk brīži, ka tev ir jāizvēlās. Vai tu viņu pazīsti, vai tu viņu aizliedz. Vai tu viņu pazīsti, vai tu viņu aizliedz. Amen. Tev nav jākarina uz vēdera uzraksts Jēzus Kristus, es esmu krūtākais Dieva bērns. Bet tad, kad tev dzīvē pienāk pārbaudījums, un kad tev prasa, zini, man šodien nav apetīte. Nē, man šodien nav, un nekad nebūs vairs apetīte, jo Jēzus man ir darījis brīvu. Amen. Es esmu brīvs, jo viņš samaksāja uz Golgātas krustu. Man ir piedots, es dzīvoju savādāk. Lūk, ko nozīmē nekaunēties no Kristus. Amen. Lūk, ko nozīmē. Es no tiem cilvēkiem īpaši neietekmējos, kur skrien apkārt plātīdamies, ka viņi baigie kristieši. Bet tajos brīžos, kad tev prasa, nekaunies no Kristus.
Tie, kas ir miruši sev, viņi nekaunās no Kristus. Un no viņa vārda viņi nekaunās. Amen. Viņi nekaunās. Amen. Kad nākamreiz tev darbā kolēģi saka, paņemsim maliņu, iesim vecenēs, tu viņiem saka, es aliņu neņemšu. Un vecenēs nebraukšu, jo Bībelē rakstīts, tev nebūs laulība pārkāpt. Amen. Trešā lieta, kas ir svarīga, ir izglābtā dzīvība. Tad, kad tu esi būtiski savu dzīvi uzticējis Jēzum Kristum, kad tev Kristus krusts vairs nav neērts, bet tu viņu nes savā dzīvē, tu viņu valkā ar bijību, valkā šo krustu ar bijību savā dzīvē, tad notiek kaut kas tāds, ko es saucu par izglābto dzīvību. Paskatieties 24. pantā. Jo kas savu dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs, bet kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. Un 25. pants, jo ko tas cilvēkam līdz, ja viņš iemanto visu pasauli un pats sevi pazaudē un samaitā. Pats sevi samaitā un pazaudē. Izglābtā dzīvība ir izglābta tikai tad, kad tu esi nomiris uz Golgātas krusta, kad tu esi atdevis savu dzīvi Jēzum Kristum un kad tu paļaujies glābšanā tikai uz Jēzu Kristu. Amen. Tikai uz Jēzu Kristu. Es precīzi neatceros, bet ir tāds stāsts, kurā stāsta, ka kara laikā esot pielikuši kristiešus pie sienas šaut un prasījuši, kurš ir, kurš nav. Pēc tam tas, kurš atzinies, ka ir atlaists vaļā un pārējie ir nošaut. Jo visi vienalga zināja, ka viņi visi ir ticīgie. Es vairs neatceros to stāstu, man kaut kas stāstīja, bet tas nav, lai jūs iebiedētu. Ir daudz kristiešu, kas ir nošauti tāpēc vien, ka viņi ir kristieši, viņi neatteicās no savas ticības. Viņi neatteicās no savas ticības. Un tāpēc nobeigumā es tev gribu vienkārši paprasīt, ja tu gribi izglābt savu dzīvību, tev ir jānomirst sev un jādzīvo Jēzum Kristum. Tev ir jāvalkā krusts, tev ir es nerunāju ķērītē kaklā. Ja jums kādam ir smuka dekorācija, varat valkāt, man nav žēl. Es jūs tikai gribu brīdināt, ka velns no jūsu krusta kakla arī nebaidās. Velns baidās no viena krusta, ko tu valkā savā dzīvē. Kad es nomirsu sev un dzīvo Kristum. Amen. Kad tu nomirsi sev un dzīvo Kristum. Neraujiet no savas krustiņas, lai jums paliek, lai ir. Es, kad palikšu turīgs ar, varbūt lielu nopirkšu. Nē, es neesmu. Vai tas kungs, vai Dievs ir tas, kam tu klausi? Vai Dievs ir tas, kam tu klausi? Jo tas, kam tu klausi, arī ir tavs kungs. Nopietni. Tas, kam tu klausi, arī ir tavs kungs. Kad nākamreiz tavu draugu un paziņas mēģina tev pamudināt uz grēku, un tu domā, ka tu esi Dieva bērns, un tu pakļaujies saviem draugiem un paziņām, tajā brīdī tavu draugu un paziņas ir kļuvuši par tavu kungu. Un īsto kungu tu esi aizliedzis un atstūmis. Nopietni. Ja tu gribi, lai viņš ir tavs īstais kungs, tev jāatstum tie tajā brīdī, kas tev mudina uz grēku, un jāsaka, nē. Es klausīšu tam, kas man ir izglābis. Amen. Es klausīšu tam, kas par mani ir samaksājis. Tas, no kā tu baidies, tam tu arī klausīs. Tas, ko tu bīsties, tam tu arī klausīs. Un es gribu noslēgt ar pavisam vienkāršu vārdu. Dzīvo Kristum. Dzīvo Kristum, un tu dzīvosi. Jēzus teica, es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Amen. Es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Debes Tēvs, tev pateicos par tavu žēlstību. Es tev pateicos par tavu brīnišķīgo svētību, mans Dievs. Es pagodinu tavu varno vārdu, mans Tēvs. Un es tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Es gribētu, kungs, Dievs, lai manā dzīvē tā, kā apostols Pāvils saka, viņš saka, es nekaunos Kristus evaņģēlī, kas ir Dieva spēks par glābšanu ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, mans Tēvs. Un es tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai manā dzīvē nav šī kauna, mans Dievs, Tēvs. Un Tēvs, es svētīju tavu vārdu, Dievs. Bībelē arī apostols Pāvils saka vēstulē korintiešiem, ka mēs sludinām Jēzu Kristu krustā sisto. Viņš saka, kas jūdiem apgrēcība, panāgāniem ģeķība. Viņš saka, bet mums, kas topam izglābt, tas ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Dieva spēks un Dieva gudrība. Halleluja, Tēvs, tev pateicos, es svētīju tev varno vārdu, mans Dievs. Man gribētos brīdināt jūs, tos, kuri klausījāties to, ko es sludinu.
Kaunēties vai nekaunēties, tas nenozīmē, ka jūs ienākat telpā un paziņojat. Es esmu kristietis, nostājieties miera stājā, tūlīt jums visiem jāņem vērā, ka es esmu kristietis. Nekaunēties nozīmē tajos brīžos, kad jūs nolikti izvēles priekšā, kad jums ir iespēja apliecināt Kristu, jūs nekaunaties no šīs liecības. Amen? Jūs nekaunaties no šīs liecības. Jo tā ir atšķirība, jūs uzvedaties nekaunīgi un nepieklājīgi, kad jūs izdarat rīcības kaut kādas, aroganti, augstprātīgi, ja. Tāpēc, nekad neiet telpā un nesakiet, es esmu mācītājs un pazīstu Žanu Bērziņu. Ejiet telpā kā normāls cilvēks, bet ja tai telpā ir brīdis, kad pārbauda jūsu paļāvību uz Dievu, tad nekaunieties no savu kungu Jēzus Kristus. Amen. Nekaunieties no savu kungu Jēzus Kristus. Es zinu, ko es runāju. Es esmu pats jūties neērti, kad cilvēki ieiet un pirmais, ko viņi paziņo, ar mums kopā ir mācītājs Agris. Ja? Tad es skatos un es domāju, mīļie cilvēki. Tā nav liecība par Kristu. Tā nav liecība par Kristu. Liecība par Kristu ir tad, kad es valkāju šo krustu, es dzīvoju Jēzum Kristum un daru savā dzīvē to, uz ko viņš man ir aicinājis. Amen.